Sveicināti! Labdien, dārgie draugi, kolēģi! Laikam katram pasākuma organizētājam pienāk tas brīdis, kad tu esi izdarījis visu, ko tu varēji izdarīt, un pasākums ir sācies, un atliek vienīgi sekot scenārijam. Man scenārijā rakstīts, ka šobrīd norisinās mini atklāšana. Ļoti maza atklāšana, kurā man jāsaka maza runa. Good afternoon, dear friends and colleagues from Lithuania and Estonia. Allow me to conduct the first part of my brief presentation in Latvian. I hope you will be okay with that. Doma par šādu pasākumu izveidojās 2016. gadā, tālajā, kad es ievēroju, ka ļoti daudz braukā uz ārzemēm, skatās, kā notiek izstādes, ko dara citi kolēģi aiz jūras. Bet radās priekšstats, ka mēs ļoti maz zinām un nojaušam, ko dara kolēģi aiz sienas, tepat blakus, jo visi ir aizņemti projektos, katrs dzīvo savā burbulī. Un mēs ļoti maz zinām, ar ko mēs nodarbojamies, kādi ir mūsu jaunumi. Un tāpēc radās doma ar maniem pirmā pasākuma lieliskajiem atbalstītājiem kompānija NA. Un pie viņiem 16. gadā mēs uztaisījām pirmo pasākumu. Atsauksmes bija brīnišķīgas. Man zvanīja ilgi un prasīja, vai būs vēl? Gribam vēl. Un tikko es saņēmos, tā atnāca Covid. Ar to arī viss tika pārcelts un pārbīdīts. Bet, tagad mēs atkal atrodamies, jau teikšu tā, pirmais pasākums Baltijas valstīs, kurš veltīts filmu un televīzijas industrijas profesionāļiem. Un es gribu uzaicināt uz īsu uzrunu arī šīs brīnišķīgās mājas direktoru, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā vadītāju Gvido Zilūzi. Labdien, labdien, labdien visiem! Kolēģiem, profesionāļiem, skatītājiem. Man liels prieks, un gods, principā, ka mēs ar šo te organizatoru atradām iespēju Rīgas Mākslas mediju tehnikumā sāorganizēt tik grandiozu izstādi ar tik profesionāliem, atpazīstamiem, mazāk atpazīstamiem dalībniekiem. Un es, tad, kad nācu šeit uz skolu, stājos amatā kā direktors, man bija tāds mērķis un ticība, kad jaunos censoņus, kas mācās Rīgas Mākslas mediju tehnikumā par gaismotājiem, gaismas skaņu, video operatoriem, fotogrāfiem, kad mēs varētu ļoti cieši sadarboties ar industriju, un industrija mums, jaunajiem censoņiem, kas tūlīt nonāks darba tirgu, varētu parādīt savas tehnoloģijas, parādīt jaunumus. Un šis, ko veidoja Raivo, ir Baltijas mēroga, un tas ir ļoti, ļoti labi, jo viena lieta, ko mēs te paši savā pīļdīķī darām, bet cita lieta, ka mēs paskatāmies drusciņi plašāk un tiešām ieraugam, ka mums te pat apkārt ir gan tehnoloģijas, gan speciālisti, un tā kā mūsu durvis ir atvērts un jauniešiem ar valodām nav nekāda problēma, tāpēc izmantojot šo iespēju, kad jums tehnoloģijas ir atbraukušas pie jums uz mājām, tas tā kā būtu vecāki pasūtījuši lunaparku uz mājām, tad izmantojiet, skatieties, iepazīstieties, ejiet, prasiet, noskaidrojiet. Un es ļoti ceru, ka kādi noteikti pie jums atradīs arī darbu vēlāk, kad beigšu šo skolu. Un to es arī redzu jau tagad, kad daži no mūsu beidzējiem jau šeit strādā. Šīs kompānijās, kas šeit izstāda savas tehnoloģijas. Tāpēc veiksmīgu dienu. Paldies visiem, kas atnāca, kas atrada laiku un vēl atnāks. Jauki! Paldies! Paldies, Gvido! Tas bija vārds mājas saimniekam. Paldies par atbalstu. Nu, ko lai saka? Baudiet, iepazīstaties, dibinat kontaktus, uzziniet viens par otru pēc iespējas vairāk jaunās tehnoloģijas. Teikšu šos vārdus. Izstāde Expo Rīga 2024
tiek oficiāli atklāta.